Yeah, I liked today's game. I liked the pace of it. The tempo was good, and okay, the start was a bit slow from us, but we knew that if we come here, the opponent will be strong and fast-paced, and we were not ready for that. But overall, I think the game was good for public and fans. Yeah. How do you explain the bad start to the game? I think there was a bit of the long travel we had in our legs. We had to drive here 4 hours, and maybe yesterday we had a game that as well, maybe. Yeah. And about the game, what was the game plan to your team today? We wanted to start more defensively, look what the opponents were doing, but we were not scared of them. We wanted to still play our game. Yeah, and I want to ask you about the third period. It was a better period for your team, and how did you manage to change the game of the third period? Yeah, maybe we got more out of the locker room. We were as the game went on, we got more into the game, and I think third period was example of that. And about the all season in the Latvian Estonian league, how you rate your team result in this year? Of course, we wanted to be in the top 4 as the playoffs start, but unfortunately, we were not able to accomplish that. And yeah. Yeah. Okay, thank you. Good luck to Estonian league, and good luck to next year this league. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, bye. Spēle noslēgusies. Ulbruka Latvijas-Igaunijas līgā izcīna uzvaru pār Jogevas komandu ar rezultātu 7-4. Andris Pilps galvenais treneris. Jautāšu uzreiz tā. Bija ļoti liela atšķirība starp pirmajām 2 un 3. trešdaļu. Nu, vismaz man šķita, ka viņi uz 3. iznāca daudz gatavāki, un es pat nedaudz nobrīnījos, vai tā vienkārši uz 3. trešdaļu var vienkārši tā sagatavoties un atrast kaut kur papildus spēkus. Interesants jautājums, jā. Varbūt uz mūsu fonu viņi izskatījās daudz gatavāk. Tas ir jautājums, varbūt, kāda mēs iznācām uz 3. periodu. Daudz negatavāki, laikam tā. Gugāds, laikam, vēlreiz pārliecinājos, ka sportā nevis muskuļos, bet pelēkajā vielā slēpjās visas gudrības un pārākums vai vājums. Tā kā pārtraukumā pirms 3. perioda laikam pats arī ļāva komandai tur atslāpt un neko īpaši sasprindzinājumu neturēja, un diemžēl paši spēlētāji arī ļāvās savam atslābumam un kaut kā muļķīgas vienkārši lietas sākām darīt. Tik daudz momentu bija pretiniekam, kur iziet 4-1, 3-1. 4-1 izgāja, viņi spēlēja 4-4 formāts, nozīmē, ka visi izgāja. Fantastiski, ne? Iedomājies. Bet arī vēl viņi atradās tur veidu, kā neiemest. Jā. Tas arī, tā ir tā meistarība, kas viņiem pietrūko. Viņi pirms spēles jau uzreiz pažēlojās, ka esot daži labi uzbrucēji neesot un vārdsargs neesot. Un tā kā gaidīja zaudējumu apmēram tā laikam. Un uzreiz jau teica iemeslu pirms spēles, kāpēc viņi varētu zaudēt. Bet vienalga, jā. Manuprāt, reti florbolā, nav tā ierasta praksa, ka abu komandu treneri jau savus pārtraukumus izmanto pirms 50 minūtes. Ja viņš Saksens dabūja jau ņemt spēles 5. minūtē pēc 3. zaudētiem vārtiem, un tu 3. trešdaļas arī pirmajā pusē, kas, manuprāt, arī bija 3. zaudētie vārti. Ne, 4. 3. tajā trešdaļā, jā. Pārtraukumu ņēma, lai apturētu to lejupslīdi, lai kādu... Bet es gribēju papildināt, vienkārši, lai visus nomierinātu, vai varbūt tieši pretēji, vai sarātu? Jā, lai sarātu. Nezinu, cik bija redzams translācijā, bet, what the fuck? Kā saka, tur sāk notikt tādu brīnumu, ka, tas bija jāaptur. Jo izskatījās, labi, vienreiz, otrais, trešoreiz, 5. reizi sāc tādu krist iekšā, tad tur var daudz zaudēt, paspēt vēl zaudēt. Laika bija pietiekami. Tāpēc tas bija tāds pārtraukums, lai piegrieztu skābekli
bišķiņi. Jā, šodien komandā spēlēja vairāk spēlētāji, kuriem vēl, teiksim tā, nav tā siltākā vieta pamatsastāvā, kuriem vēl ir sevi jāpierāda. Un tu pirms tam minēji par tām pelēkajām masām, nu, domājot... Vielām, jā. Pelēkajām vielām, nu, norādot to, ka viss ir galvā un kad ir kaut kur jāsimās un jākoncentrēs. Labi, es varbūt saprotu, ka tur var kādā brīdī pazaudēt koncentrāciju Edijs Šenbergs vai varbūt tās Emīls Jančevs un Matīs Millers, jo viņa tā pozīcija komandā ir drošāka, bet nu, lielākā komandas daļa bija spēlētāji, kuriem sevi jāpierāda. Nu, kāds varbūt... Kā var skaidrot to, ka viņi nevarēja nokoncentrēties un neizmantoja varbūt šo iespēju līdz galam visi. Nu, ja reiz ir 7-4 un tā kā tu izskaties, nu tad var spriest, ka diez vai visi izmantoja sev doto iespēju sev pierādīt šodien no tās labākās puses. Jā, piekrīt. Tieši tāds arī katram spēlētājiem, kuri mazāk dabū spēlēt regulāri sezonā Latvijas čempionu, bija tas galvenais droši vien. Jāapzinās, ka šī ir tāda atkal vēl viena iespēja parādīt sev no labākās puses. Nu, ko tu man piebilst? Tu jau visu pastāstīji jautājumā. Ne visiem izdevās. Varbūt arī pieķeramies klāt, kuriem izdevās, kuri varbūt tās... Šodien man patika ļoti labi Reidzāns. Kristaps kā spēlēja tiešām pārliecināti, atbrīvoti, kvalitatīvi, tāpēc arī piešķīra viņam vērtīgākā spēlētāja balvu. Varbūt, ka viņš, neskaitīja vai punktu ziņā viņš bija rezultatīvākais, bet tas nav galvenais. Tāpēc tas ir kā pozitīvs. Arī, nu, ne viņš vienīgais, arī Edijs, manuprāt, Šenbergs, arī Matīs Morozovs spēlēja neslikti un pat labi. Tas vēl... Jaunie spēlētāji, kur spēlēja pirmo reizi virslīgas sastāvā, nu, Tīsiņš, Sanders un Cimdžes. Tieši mans nākamais jautājums bija par viņiem, tā kā ķeramies klāt. Tāpēc varam paķidāt viņu sniegumu. Uzreiz bija kā uz dēlns redzams, lai arī pretinieks ne tik spēcīgs, bet bišķiņ pieredzējušāks vienkārši par viņiem un acīm redzot tāds jaudīgāks fiziski, teiksim, vīrišķīgāks, pieaugušāks, nobriedušāks un uzreiz parādās. Nevar saprast, vai uztraukumu, satraukumu dēļ vai kā pazūd tavs tehniskais izpildījums. Brāķis parādās kaut tādās pavisam vienkāršās situācijās, kur viņi ir, nu, baigie tehniskie čaļi visi ikdienā un, teiksim, var lēnām staigājot, var visādas brīnums rādīt, bet tādā, pat ne tuvu augstā spēles tempā pazūd. Nu, norakstīsim to varbūt uz pirmo spēli. Debija virslīgā varētu būt, ka arī satraukums pilnīgi piekrīt. Bet, nu, viņiem noteikti tā bija laba pieredze, liels pārdzīvojums, un viņi to noteikti novērtē, kaut arī šī bija regulārā čempionāta pēdējā spēle, un pastāv liela iespēja, ka viņi vairs šo sezonu nespēlēs virslīgas sastāvā, bet mēģināja atrast un dot iespēju vismaz šādi, ņemot vērā, ka mums tas rezultāts neko neizšķir šī spēle tādā ziņā, ja? Tas visiem saprotams. Bet patika, no tā trio vislabāk varbūt patika Sanders, ja var salīdzināt, nospēlēja stabilāk. Kristers aizsargs. Tīsiņš. Jā, šeit, teiksim, mēs daudz kontrolējām bumbu un bija tiešām svarīgi tāda, viņš bieži vien palika tādā quarterback, mēs saucam quarterback pozīcijā, kur mēs atstāja pilnīgi vienu pašu pret diviem, teiksim, pretniekiem, un pārējie jau tur ieiet dziļāk, un viņam ir jāspēj atrast piespēju līnijas, kas varbūt nav tik viegli izdarāms, jo pretnieks bija ļoti zem un cieši. Un tad, nu jā, tāda playmaker kvalitātes parādījās, vai viņš spēja to vai nespēja. Un, teiksim, nu, diemžēl sanāca, ka tur iemeta blokā, un viņi arī to pirmo golu aizskrēja. Ja? Krister, nu, rehabilitējās ar to, ka pats iemet to goliņu, tā kā tas tāds noņēma varbūt vainas sajūtu un stresu. Nu, un Dāvids spēlēja 2 no 3 periodiem. Nu, neko rezultatīvu neizdevās parādīt, bet noteikti, kad iegūja pieredzi un saprata, kur vēl ir jāpieliek. Jā.
Jā, pēc tā iemetiena blokā, manuprāt, Kristers palika ļoti prātīgāks uz tās pozīcijas ar bumbu, jo es domāju, ka viņš ļoti labi saprata, kā tas gols radās, un pēc tam varbūt situācijās, kur pat prasījās sāsināt un varbūt pat iet to metienu, tad liekas, ka pārdomāja vēlreiz, vai tomēr vajag, lai nav vēl tāda pati situācija. Bet man tieši likās, ka viņš, ja man ir jāapsaka personīgais viedoklis, es, protams, viņus esmu redzējis daudz mazāk un arī zinu daudz mazāk, bet tieši līdz tam momentam man viņš tieši patika vislabāk. Jā. Okay. Tā kā, jā. It īpaši tāpēc varēja salīdzināt pret to, kā es viņu redzēju pirmajā līgā. Man šeit viņš izskatījās pret labākā līmenī, izskatījās labāks nekā sliktākā līmenī, kas kaut kur varbūt neloģiski. Kur pazudis Lauris Nazārovs? Viņš vakardien pie pirmās līgas spēlē virslīgā. Nav kādu brītiņu man šķiet redzēts, un arī šī bija varbūt tā diena, spēle, kurā viņš varēja spēlēt, bet nebija viņa šodien. Jā, viņš un vēl vairāk spēlētāji, kuri bija paredzēti sastāvā, daži, daži, tik ļoti daudz, bet paziņoja, ka ir jau šai dienai dažādi plāni un netiks uz šo spēli, un viņš bija viens no tiem. Jā, žēl, ņemot vērā tevis teikto jau par to, ka tā jau mazāk spēlē ar virslīgu. Ceru, ka nav nometis plinti krūmos un padevies jau. Viņš kā nav tāds cilvēks. Ceru, ka tomēr grib turpināt konkurēt virslīgas sastāvā. Jā, iereiz esam tagad pie sarunas nonākuši. Šis viss tā kā vairāk pa Latvijas-Igaunijas līgu bija, jo tomēr bija Latvijas-Igaunijas spēle, bet šodien bija vēl viens tā kā notikums, kas vakardienas gaitā. Ne šoreiz par U18, tas arī bija vēl viens interesants notikums, par kuru varētu runāt, bet par, teiksim tā, šīm izvēlēm šodien. Tad virslīgas klubi izvēlējās, pirmais trīnieks izvēlējās savus pretnieks un ceturtajam atlika savus pretnieks. Tā kā tu piedalījies arī tajā sapulcē, kopsapulcē vai sazvanā, nezinu kā, kurš to grib. Zoom mītiņā. Jā, tad varbūt noteikti visi jau zina tos, Ulbrukai pretī Lielvārda, jā, es domāju, ka visi, kur klausās šo, arī jau zina tos pārējos pārus. Varbūt vari kaut ko interesantu no turienes pastāstīt, vai kādā gaisotnē tas viss pastāstīšu, apmēram, kā tas viss notika. Tātad, 11:00 no rīta bija jau iepriekš noteikti mītiņš, tātad šī sapulce Zoomā, kur tad visi play-off iekļuvušo komandu pārstāvji paziņoja un uzzināja savus pretiniekus play-offā. Un neko daudz gari tur nerunājot, uzreiz tika dots vārds Ulbrukai kā regulārā turnīra uzvarētājiem, paziņot savu izvēli un nedaudz nokomentēt, kāpēc tāda izvēle ir bijusi. Un tā arī visām pārējām komandām. Tā skaitā tām, kurās ir tikušas izvēlētas, bija jānokomentē, nezinu, kas savas sajūtas. Kur pieņēmušos pretī. Jā. Un, tā kā iepriekš tas scenārijs nebija zināms, īpaši nebija gatavojies tur kaut ko pamatot vai ko teicu, tā kā tas ir bijis, ka tas bija tāds, mūsu izvēle bija kopīgs lēmums, ne tikai mans, bet arī komandas spēlētāju viedokļu, bija izteikti par labu Lielvārdas izvēlei. Un tas pamatojums ir, jau dzirdēju jūsu raidījumu Florbola virtuvē, un praktiski tur nav ko piebilst tie, kas nav skatījušies. Tad, mūsu skatījumā tur lielas atšķirības nav starp 7., 8., 9. vietām, un galvenais pamatojums ir tas Florbola atmosfēra, skatītāju skaits, kā lai to pasaka, mūsu komandā izskanēja tāds viedoklis, tā kā gribam play-offā nesačkarēt svētkus vai kaut ko tādu, ņemot vērā tādas kaut kādas īpatnējas, kā attiecības ar sāc vai kaut kādas, kā tās spēles notiek mūsu starpā, ir, nezinu, tas nav tas, ko mēs vēlamies. Respektīvi, netik daudz kā analīzi par kaut kādu tur stipriem un vājiem punktiem, pretinieku izvēlē, bet
apkārt notiekošais process bija tā kā vairāk, kas ietekmē mūsu izvēli, teiksim tā. Jā, vai tu minēji, kad jums bija jāsaka tā kā tas iemesls, bija jāveic komentārs par savu izvēli, kāpēc tas bija jādara, apmēram, nezinu, lai pretinieki iebiedētu, vai tas tā kā boksā bija domāts, vai kāds bija apmēram tam tā ideja? Es to uztveru, tur arī atradās tajā sapulcē LFS mēdīju cilvēks, un es to sapratu, ka varbūt, ka viņš izmantos šos citātus kaut kur vēlāk, es nezinu. Nu, tad loģiski, jo citādāk, ja jūs tikai tur satiekaties 8 klubi, un jums tur ir jāpamato, kāpēc jūs viens otru izvēlaties, tas būtu ļoti dīvaini. Es sapratu, ka vismaz Oskars Kirkils, sacensību komitejas vadītājs, to tā paskaidroja, ka ir LFS mēdīju cilvēks, kur turklāt, tāpēc īsi iedodiet kaut kādu komentāru par savu izvēli, vai kā jūs jūtaties tiekot izvēlēts. Nu, tad vismaz loģiski, jo citādāk, jā. Varbūt vēl kaut kādi jautājumi arī tika apspriesti. Es zinu, ka tas vadlīniju, video atkārtojuma vadlīniju jautājums joprojām ir aktīvs. Arī tas tika pieminēts, es arī neatceros. Jā, respektīvi, tika jautāts, kāds tad ir tas lēmums, jo nekur nav īsti paziņots. Bija tie, kas arī nezinu, varbūt tad tiesnešu komiteja nāca ar tādu piedāvājumu, vai tas bija viņa paša iniciatīva vai kādu klubu, es īsti nesaprotu, bet tas laikam tika testēts tagad U18 playoffos šī te var, vai tikai fināldienā, nepateikšu precīzi. Tiesnešu komiteja tātad nāca ar tādu piedāvājumu, ka spēlēs vairs nebūs tās 3 dažādās opcijas, par ko drīkst pieprasīt video atkārtojumu, bet tikai vienu reizi spēlē, bet par jebko. Kaut vai par nepareizi nosilpt autu komandas ieskatā vai mazu sodu 2 minūtēm vai 2+2 par jebkādu situāciju tu var lūgt iet izskatīt šo epizodu, ja? Tad tas nebija skaidrs, ko tu tur nolems, jo es zinu, kā pāris komandas tagad uz to skatās, bet visu komandu viedoklis nebija zināms, un tad tas vēl paliek, atbildēja komitejas vadītājs, ka rīt vai kaut kad tiks pieņemts lēmums, un tad paziņos, tāpēc tas nav zināms, kā tad tur īsti būs. Varbūt arī citādāk ar tiem variem. Mana nostāja bija, kad ir jāatstāja esošais, jo piedāvājums par šīs te tikai vienu reizi spēlē, bet par jebko ir daudz, manā skatījumā, priekš komandām neizdevīgāks. Bet tas pamatojums, arī bija turklāt tāpēc, ka pagājušos fināls arēnā, ja atceries, cik ļoti ievilkās. Kad ir 4 spēles pēc kārtas, un tur ļoti daudz pieprasīti tur arī bija pagarinājumi daudz. Jā, un tad, bet tad es personīgi, tad varbūt tieši uz šo fināla dienu ir tas jāmēģina kaut kā mainīt vai jāattiecina citādāk, nevis uz visām playoff sērijām, kas ir daudz spēles un nav problēmas, ka tagad kāda spēle varētu ievilkties ilgāk. Kāda vispār apmēram tur tā gaisotne, tāda pacilāta, druģaina, vienota, šķelta, kā apmēram tie 8 klubi tur, vai tur vienkārši ātri viss sanāk, hop, tur nobalso un viss atkal katrs pa savā stūrī pazūd, vai tur var tomēr just to, ka tās izslēgšanas spēles tuvojās, un ka katrs, tomēr kaut kādā veidā to deķīti jau kaut kur grib pavilkt uz savu pusi, vai vismaz sev vērtāko, kā viņiem pašiem liekas, ka tas, vai to viņu pareizo ideju. Mēs sanākam kopā un kaut kāds viedoklis izsakam ļoti reti, un šādās reizēs es, piemēram, personīgi varbūt pa daudz tur jūtos, ka pa daudz runāju, ja, jo sajūt tādu, ka visi ātri grib kaut ko tur vienkārši uzzināt atbildi un pēc tam atslēgties, bet man liekas, ka daudz lietas joprojām varētu uzlabot, mainīt, pārunāt un tā tālāk. Pēc vienmēr ir prieks, ka kaut kādas šādas sapulces notiek. Bet tāpēc es tur vēl ieminējos, ka, piemēram, mūsu interesēs, tā kā es esmu plānojis lūgt, piemēram, 12 minūšu pārtraukumu playoffos 10 minūšu vietā, lai būtu garāks pārtraukums, zinot, ka tik garas reklāmas pauzes, kuras obligāti mums ir jāparāda oficiālo sponsoru reklāmas, piemēram, tur aizņem
ļoti lielu daļu pārtraukumu laiku, un mums pašiem paliek maz savam saturam, ko mēs gribētu parādīt analīze, intervijām, vēl kaut kādiem video. Tāpēc mēs play-offos aicināsim, lūksim atļauju pagarināt, tiksim, pārtraukumu. Tādu, piemēram, priekšlikumu, ja. Es iemēģināju iestarpināt, bet tā kopumā, nu, kādām komandām būs grūtības saskaņot, piemēram, laikus, iespējams, tur jau play-offs sāks arī pirmās līgas komandām, ja, tad tur mēģinās kaut ko tur kombinēt vai kā, es nezinu. Katrā ziņā mūsu pārī ir skaidrs, ka mēs spēlējam sestdienu un svētdienu, un arī Lielvārdi paziņoja tajā sapulcē, ka viņi arī spēlēs savus mājas spēles pirmajā kārtā sestdienu un svētdienu. Tas ir skaidrs. Pārējām komandām tur nav zināms īsti. Šo te varētu organizēt kaut kā bišķiņā ātrāk un saulaicīgāk, jo tās plānošanas iespējamās vismaz līdz manīm nav nonākusi nekāda intervija, un tagad es pieļauju, ka LFS mēģinās gribot parādīt pēc iespējas vairāk spēles, lai nepārklājās, mēģinās kaut ko tur, bet tas ir jau daudz par vēlu. Manā skatījumā tur nedēļu pirms tam tas grafiks teorētiskais iespējamais būtu jau ar komandām jārunā daudz laicīgāk. Jo īpaši pirmo 4 komandu, to jau, kuras jau bija diezgan ātri zināms, un to jau tieši par tām otrajām, pēc tam tur vēl varētu diskutēt, tas varbūt arī nedaudz sarežģītāk, bet pirmais, tas tiešām tāds, to varēja jau ļoti ātri izdomāt un iekaut. Nu, un jau citu gadus tātad mēs uz vieniem tie pašiem grābekļiem kāpjam, it kā jā, tas ir svarīgi nerādīt visas spēles vienlaicīgi, bet nekas nenotiek. Nu, apmēram tā. Kas vēl, tā ir sapulcē vairāk īsti nekas tāds, laikam netika arī apspriests, ko neesmu piemirsis. Jā, apmēram tādi jaunumi. Nu labi, treneri, tad šie jaunumi noteikti gandrīz interesantāk nekā varbūt komentāri par spēli šodienas. Pieļauju, ka varētu būt tā. Nu tad jums tagad mazākā nedēļa jau laiks sagatavoties. Nu pilna nākamā nedēļa, tad oficiāli var teikt, ka sākās izslēgšanas spēļu nedēļa. Jā. Nu sāksies tas rat race, ja? Tas skrējiens būs intensīvi. Šitā bija tāda īstenībā laba nogala, kur bija 2 dienas pēc kārtas, lai tu atcerētos, kā tas ir sajust to ritmiņu. Kristaps Reidzāns tieši pēc spēles minēja, es viņam prasīju arī par to nogurumu, gan fizisko, gan mentālo, un viņš patieši teica, ka tas mentālais vēl var būt tā, bet fiziskais nedaudz piezagās, jo 2 spēles pēc kārtas nav bieži. Nu, un viņš tieši minēja arī to, ka ļoti labi, ka tieši pirms izslēgšanas spēlēm vēl tāda opcija, un es ātri pie sevis arī padomāju, baigi neatceros Ulbrukai, kad bijuši regulārajā 2 pēc kārtas. Jā, jo es mēģināju pārdomāt, tomēr likt arī tā izkaisīt viņas, lai 2 spēles, play-offā tev nav vienkārši kur likties baigi, bet regulārā čempiona mums bija iespēja viņas izsēt tā, lai mazāk traumu iespēja un bišķiņi tomēr ir atpūt. Jo, citos sportos jūs maz redzēsiet, kur 2 dienas pēc kārtas spēlē. Reti tomēr ir. Tagad tiešām tas ir palicis, jā. Nu, labi, treneri, paldies, tad, lai veiksmīgas izslēgšanas spēles, un tad jau... Paldies. Es vakardien nepateicu, ja mums skatās, es tiešām piemiršu man vainu. Paldies visiem Ulbrukas līdzjutējiem, ja tomēr skatāmies kāds... Šodien bija ļoti maz cilvēki. Es ceru, ka uz florbols tomēr uz play-offiem spēs atkal savilkt un radīt interesi un savilkt atpakaļ skatītājus tribīnēs. Diemžēl man tāda sajūta, ka vakardien mēs diezgan tādā bēdīgā tonī runājām par to florbolu. Un jūs savā redzījumā arī par to kritienu, ja tā var nosaukt, kad līmeņa kaut kādu krišanos iespējamo, vai līgas konkurences spēju, komanda savā starpā konkurēt spēju. Tas par regulāro tikai. Jā. Tā kā ļoti ceru, ka tas notiks pats no sevis un atkal play-offi atgriezīs to dzirksteli laukumā un tribīnēs. Vēsturiski vienmēr arī tas ir atgriezis. Es domāju, ka tur... Paldies vēlreiz visiem Ulbrukas faniem, ka bijāt ar mums visu šo regulāro sezonu. Jūs esat labākie un gaidām jūs arī tribīnēs play-offā. Jau nākamnedēļ. Labi, paldies. Čau. Čau.